Sveiks, Artūr! Apsveicu ar Eiropas vīriešu čempionāta sākšanos. Pastāsti, kādas emocijas un kā gāja oficiālajā praktikā, un tad jau īsumā par to, kādas domas, ko darīs tālāk un ko varbūt redzēt, ko citi darīja. Viss bija ļoti pozitīvi. Atradām vairākus variantus. Ir plāns A, plāns B, plāns G. Pēc sajūtām visi bowlings vēroja tikai latviešus. Visi zviedri konspektē uzmanīgi mūsu līnijas. Tas varbūt ievieš tādu zinām pārliecību, ka visu darījām pareizi. Un cerams, ka rīt un parīt izdosies pieņemt pareizus lēmumus. Tas būs pats svarīgākais. Pirmā maiņā spēlē Pēteris ar Ivaru, tad mēs atpūšamies. Un tad nākamajā dienā, trešajā maiņā no rīta spēlējam Esarandu un ceturtajā maiņā spēlē Rihardi. Ko tu varbūt sagaidi no tā rezultātiem turnīra laikā? Visdrīzāk, kā stiprākajām komandām rezultāti uzlabosies ar katru dienu, jo meklēs risinājumus. Es domāju, ka šodien tas, kas bija uz celiņa, pilnīgi noteikti neatspoguļo to, kas būs rīt un parīt, jo šodien arī tomēr nedaudz bija eksperimenti. Ļoti, ļoti spēcīgi gāja uratāne. Grūti pateikt, cik daudz tos pielietos rīt un parīt, līdz ar to, kā vienmēr uzvarēs tas, kurš visātrāk pieņems lēmumus. Jā, un ja mēs tā pieskārāmies bumbām, kādas 6 bumbas tev ir un varbūt ar kādām no savām 6 tu varbūt nespēlēsi vai mazāk spēlēsi? Uratāns šoreiz visdrīzāk kalpos kā tā bumba, ar kuru vēršos ciet. Es domāju, sāksim ar Mindsetu un Hypnotize 2 bumbām, kuram bišķiņ atšķirās reakcija, bet tas ar pirmajām 2 spēlēm man paredzēts. Tad man ir Hammer efekts un ar to plānoju spēlēt 3., 4., 5. spēli. Un uz pašām beigām man vēl ir 3D offsets un nokautiņš. Nokautiņš ir pa visam tādiem traģiskiem apstākļiem. Ja nāksies izdomāt kaut ko ļoti, ļoti neparastu. Bet kopumā jūtos ļoti labi, ka esmu nodrošināts ar visdažādākām līnijām un iespējām, tāpēc ir tikai jāspēlē. Labi, paldies tev un lai veicās! Paldies, Pēteri!